Šodien mācīsimies par divu skaitļu attiecībām. Ir tāda brīnumaina darbība, kā dalīšana, kas mums palīdz uzzināt daudz ko interesantu par skaitļiem. Iedomājies, ka mums ir divi skaitļi, lielais un mazais. Ja lielāko skaitli dala ar mazāko, tad uzzinām, cik reizes tas ir lielāks par mazāko skaitli. Toties, ja mazāko skaitli dalām ar lielāko skaitli, tad uzzinām, kāda daļa no lielākā skaitļa ir mazākais skaitlis. Tādā veidā mēs saprotam, cik liela vai maza ir šo skaitļu attiecība. Bet tu jautā, kādās situācijās mēs izmantojam šīs skaitļu attiecības? Tas notiek daudz biežāk nekā tu domā. Piemēram, iedomājies, ka tev ir 10 eiro, un tu vēlies nopirkt saldējumu, kas maksā 2 eiro. Lai uzzinātu, cik daudz saldējuma tu vari nopirkt, tu izmantosi skaitļu attiecības starp to, cik daudz naudas tev ir un cik maksā viena saldējuma porcija. Tas ir dalīsi 10 ar 2, lai uzzinātu, cik saldējuma porcijas vari nopirkt ar savu naudu. Tātad, mācoties par skaitļu attiecībām, mēs varēsim saprast, cik daudz saldējumu mēs varam iegādāties, un tas ir tikai viens no daudziem noderīgiem veidiem, kā mēs varam izmantot matemātiku. Aplūkosim attēlu. Kas ir nogrieznis? Tas ir tikai mazs gabaliņš no taisnes, tāpat kā maizes šķēle no visa maizes kukuļa. Mēģini uzminēt, cik reizes nogrieznis CD ir garāks par nogriezni AB. Mūsu acis liecina, ka nogrieznis CD ir 3 reizes garāks par nogriezni AB. Tas ir kā 3 bumbiņas saldējuma pret 1 bumbiņu saldējuma, pavisam acīm redzams. Abu nogriežņu attiecību mēs varam izteikt ar vienkāršu formulu CD dalīts ar AB ir vienāds ar 3 dalīts ar 1. Ko tas mums saka? Tas nozīmē, ka nogrieznis AB ir tikai trešdaļa no nogriežņa CD garuma. Lasām to kā AB attiecība pret CD ir 1 pret 3. Kā mēs šo attiecību varam pierakstīt? Tas ir pavisam vienkārši. Mēs to varam rakstīt ar dalīšanas zīmi, ar daļsvītru un pat ar vārdiem. Tas ir tāpat kā mācīties jaunu valodu. Šī ir matemātikas valoda, kas ir tikpat svarīga un noderīga kā jebkura cita valoda. Nākamais pieturas punkts mūsu matemātikas ceļojumā ir attēls ar kubiem un cilindriem. Apskaties šādu attēlu, mums ir 3 kubi un 4 cilindri. Kā mēs aprakstām šo attiecību? Atceries, mēs to varam aprakstīt ar dalīšanas zīmi, ar daļsvītru un ar vārdiem. Tas ir vienkārši. Mēs varam izteikt šo attiecību kā 3 dalīts ar 4, vai 3/4, vai pat 3 pret 4. Tā ir mūsu matemātikas valoda, kas palīdz mums izprast, cik daudz kubu ir attiecībā pret cilindriem. Bet ir svarīgi atcerēties, ka attiecībās var izteikt tikai viena un tā paša lieluma skaitliskās vērtības. Piemēram, mēs varam aprēķināt, kāda ir attiecība starp 6 metriem un 50 centimetriem. Taču kāda ir attiecība starp 6 metriem un 2 kilogramiem? Jā, to mēs nevaram aprēķināt. Kāpēc? Tāpēc, ka metri un kilogrami ir dažādas mērvienības. Metri mēra garumu, bet kilogrami mēra svaru. Tādēļ mēs nevaram salīdzināt metrus ar kilogramiem, jo tas būtu tāpat kā salīdzināt ābolus ar burtnīcām. Lai skaitļu attiecības būtu noderīgas, mums jāizmanto vienādas mērvienības, piemēram, metri ar metriem vai kilogrami ar kilogramiem, proti garums ar garumiem, smagumus ar smagumiem, tilpumus ar tilpumiem. Un tā, ejam tālāk. Tagad pievērsīsimies dažiem praksē izmantojamiem piemēriem. Kāpēc gan nepaņemt nogriezni un sadalīt to vairākās daļās? Šī ir izcila metode, kā mācīties par skaitļu attiecībām. Pieņemsim, mums ir nogrieznis kā M. Bet kā mums to sadalīt divos nogriežņos kā B un BM, tā, lai attiecības starp šīm daļām būtu 2 pret 7? Izklāstīsim šo mistēriju soli pa solim. Vispirms viss nogrieznis jāsadala 9 vienādās daļās, jo 2 plus 7 ir 9. Pirmajam nogrieznim kā B ir 2 no šīm daļām, bet nogrieznim BM ir 7. Mēs atzīmējam robežu punktu B, esam panākuši to, ko gribējām, nogriežņu attiecība ir 2 pret 7. Tagad, lai padarītu lietas vēl skaidrākas, apskatīsim vēl vienu piemēru, bet šoreiz mēģina risināt to pats. Mēs vēlamies sadalīt to pašu nogriezni kā M, bet 3 daļās, un šoreiz mēs vēlamies, lai daļu attiecība būtu 1 pret 3 pret 5. Tātad mums jāatrod veids, kā sadalīt kā M, tā, lai mēs iegūtu nogriežņus kā T.
T, S un S, M attiecībā 1:3:5. Kā to izdarīt? Pirmkārt, noskaidro, cik daļās jāsadala viss nogrieznis. Kad esi atradis šo skaitli, atrodi katras daļas lielumu. Ievieto šos skaitļus attēlā un pārbaudi, vai tas atbilst vēlamajai attiecībai. Kāds ir risinājums? Atbildi sniegšu vēlāk, jo šī ir mācīšanās pieredze, kas paredzēta tev. Es varu teikt, ka tas ir jautrs un aizraujošs uzdevums. Kad būsi gatavs, turpini skatīties. Lūk, uzdevuma atrisinājums, ja vajag, apskaties šo video vēlreiz, pārdomā un risini savus uzdevumus. Tu vari sasniegt daudz, mācoties un eksperimentējot.